Safety wire. Drošības drāts latviski. Iedomājies, ka ir 1903. gads. Ziemeļkarolīna, pilsēta nosaukumu Kirihāk. 2 pilnīgi dūlu izgudrotāji izdomāja, ka viņai tagad gribās lidot. Viņi pirmoreiz pacēlās gaisā ar motorizētu lidmašīnu, kas lidojums ilg tikai 12 sekundes, un tas tika veikts ar 12 zirgspēku dzinēju. Tad iedomājies, tikai 12 zirgspēki. Tikai dažus gadus vēlāk aviācija sāk attīstīties neticami strauji. 9 gadus vēlāk lidmašīnas jau tika izmantotas Pirmā pasaules kara laikā, kur tās kļuva ātrākas, jaudīgākas, manevrējamākas. Jau ar 100 zirgspēku dzinējiem, kas jau izklausās labāk. Ļaujiet sasniegt lielāku ātrumu un augstumu. Šī attīstība turpinājās. Un tikai 24 gadus pēc pirmā lidojuma Čārls Lindbergs, viens pats, 33,5 stundu lidojuma garumā, pārlidoja pāri okeānam. Tas ir tikai 24 gadus pēc paša pirmā lidojuma, kas ilg tikai 12 sekundes. Var to iedomāties. Savukārt tikai 36 gadus pēc šo brāļu Wright lidojumu jau bija pirmā reaktīvā lidmašīna. Bet jāsaprot, ka ar šīm tehnoloģiskām izaugsmēm ir arī stingrākas prasības pēc drošības. Mēs zinām, ka lidojot, mēs lidmašīnā arī varbūt dažreiz dzirdām, ja kāds ir nesen lidojis, varbūt ir dzirdējis, ka kaut kas nedaudz varbūt kratās, vibrē. Ne? Tā problēma ir tāda, ka tās vibrācijas var skrūvus attaisīt vaļā. Un tāpēc ir izdomāts, ka būs nepieciešams izmantot drāti. Es esmu sagatavojis šādu nelielu paraugu. Šeit ir visādi strūpas, savienojumi. Mēs vairāk fokusēsimies uz 2 skrūvēm. Mums ir jāizdomā, kā mēs uztaisīsim tā, ka tās skrūvas neataisās vaļā. Ir jāuztīna drāts no šīs skrūves šādā virzienā uz šejieni. Tā doma ir tāda, ja viena taisās vaļā, tad otrai ir jāizvalkās ciet stingrāk. Es to gribu tagad uztaisīt. Ko mēs varam izdarīt? Mēs paņemam dubultā garumu, jo mums vajag satīt reiz 2. Paņemam dubultā garumu, nogriežam ar šādām speciālām stanziņām. Šeit galā ir veids, kā nogriezt. Viņas aizslēdzās šādi ciet. Un tu redzēsi, ka šokad velk paši tās stanziņas griezīsies. Jā, tu saki, katrai lidmašīnai šitā teikt, ka tu taisi tās rivets uz abām, uz 2 skrūvēm. Varbūt uz 2, varbūt uz 3, varbūt uz 5. Bet katrai skrūvītei ir jāsaprot, katrai skrūvītei ir drošība, ir kaut kāda drošība. Varbūt tas vienmēr ir safety wires. Tas varbūt ir carpin tapa. Tas varbūt vienkārši self-locking nāt. Jā, katrai sacīt ir muturi speciāli. Jā, dažreiz ir. Bet ir arī vēl viens interesantāks veids. Lai to nebūtu jādīt ar rokām, ir uztaisīt speciālu pistoli. Tu ieliec vienu drāti iekšā, galā saspied un gatavs. Bet šis ir tradicionālāks veids, šis ir drošāks veids, tāpēc, ka šis ir biezāks un izturīgāks. Tā pistole vairāk ir domāta vietās, kurās ir grūti tikt klāt. Ko mēs izdarīsim? Katrā skrūvas galvā ir caurums. Izvilksim cauri. Vienmēr caurumā. Tehniski 2. Ko man patīk izdarīt ir, pirmo reizi gribu uztīt pirmo tinumu ar roku, lai tas ir stingrāks šeit galā. Tad es izdomāju, cik man tālu vajag. Paņēmu šīs stanziņas rokās un tās aizbloķēju. Turās. Un tagad es vienkārši velku un viņš pats tinās. Bet tu izgudroji šitā pirmā. Varbūt.
Man šajā brīdī nepatīk, ka šeit ir nedaudz vaļīgs joprojām. So, ko es varu izdarīt? Es varu visu šo uzgriezt šādi. Gribēju teikt, jo tas ķinumu Jā. taisa to vārdu. Jā, Tādā punktā, kur tieši tā. Un ir arī jāsaprot to, ka atļauts ir tikai vienu reizi ar stangām aizcert vienu un to pašu vietu. Jo katru reizi, kad saspiež, tajā vietā drāts paliek vājāk. Ja tā bieži notiek vecumā arī. Es esmu sapratis, ka es esmu nedaudz pa īsti uztaisījis. So, tas nekas. Es varu vēlreiz uzlikt standziņas nedaudz tālāk, vai arī es varu uztīt ar rokām. Un patiesībā visu var uztīt ar rokām, ja grib. Bet neviens negrib plēst savas rokas. Tagad es izvilkšu cauri otrai skrūvei. Vieglāk ir paņemtais standziņām aiz gala. Savilkt forši kopā. Savalk kopā. Aptinu atkal apkārt skrūvas galvai. Un tas noteikums ir tāds, ka tagad ir jāgriež pretējā virzienā. Mēs varam, ir standziņas, kuras var apgriezt otrajā pretējā virzienā. Ja tās nevar, tad ir jātina rokām. So, bet tā kā var, es uztīšu. Ir. To aparātu, krīta, vai to stangi sauc par Yankee pliers? Šo izstāngu saucās par safety wire pliers. Well, diezgan loģiski, laikam, ne? Nogriež šo. Tad mums ir jāsaprot, ka šis te gals, ko sauc par cūku sasti, viņš ir jāpagriež pareizā virzienā. Jo, ja es viņu griezīšu šādā virzienā, tad šis paliks vājāks. Tas stingrs ļoti ir. Es pagriezīšu tādā virzienā, viņš sataisīsies vaļā. Bet, tāpēc ir jāizdara šādi. Lūdzu. Šo uztiņu. Un tagad, kas notiks, ir, ja es gribētu šo atgriezt vaļā, protams, pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, ja es šo skrūvu griežu pa kreisi, šī drāts paliek stingrāk. Un šo skrūvu velk ciet stingrāk. So, un šeit ir pienāks brīdis, ka šī vairs nevarēs kustēties un apstāsies, līdz ar to arī šī apstāsies. Un tagad lidmašīna var lidot ilgi, bez problēmām, un neuzstāties to, ka tas atnāks vaļā. Šis drāts nāk dažādos izmēros, jo ir lielāks skrūvs, ir mazāks skrūvs, ir biezāk drāts, kāda šī, bet ir arī plānāk drāts. Viņas ir daudzos dažādos izmēros, varbūt 5, 6, 7 dažādi izmēri. Pārsvarā šis ir taisīts no nerūsajošā tērauda, bet var arī būt taisīts no misiņa, brass. Tajā brīdī, kad viņas taisīts no brass, tas ir vai nu pie magnetiskiem instrumentiem, kā kompass, lai netraucētu darbībai, bet tas arī var būt aiz kāda drošības slēdz. Ja tad tu redzi, ka varbūt tam drošības slēdzim ir normāli jāturās ciet, bet ja ir kāds trauksmes gadījums lidošanas laikā, pilotam ir jāvar to atplēst vaļā un attaisīt un nospiest pogu. Bet ko līdz tas ir izdarīts, tu, protams, mēs zināsim, ka tas ir izdarīts, jo tā drāts jau ir pārtrūkusi. Kurās vietās šitās skrūvas atrod, kas ir cauri, kā pie spārniem, kur tur? So, šis skrūvs izmanto visur. Visur no priekšas līdz astei. Ja ir kaut kur ir 2 skrūvas kopā, kur otrā pusē nav uzgrieznis vai kāds cits drošības veids, tad šo vienmēr izmantos drošības drāti. specifiski drošība priekš kā? Ja tā skrūva atķinās, tad ir otra. Okay, tas ir ļoti labs jautājums, jo es par šo gribēju stāstīt. Tas ir labs jautājums, jo es par šo gribēju stāstīt. Atcerieties, apmēram gadu atpakaļ, Boeing 737 Alaska Airlines, tās durvis tur izsprāga ārā. So, tur bija
Jā, tur bija 4 skrūvas, līdzīgas šīm, ļoti līdzīgas, kurām nebija šis safety wires. Un lidojuma laikā tās atvibrēja vaļā un izsprāga ārā. Tas ir ļoti labs piemērs, kāpēc mums ir nepieciešams šis, bet... Tas skrūvs, kur nebija, tas bija vienkārši nebija šības? Tas bija... Vai tas dizains bija? Tas varēja būt viens, tas var būt dizains. Otrs, tas varbūt arī mehāniķis nav izdarījis kaut ko pareizi. So vairāk jau sūtās uz mehāniķi. Es šobrīd aviācijā strādāju apmēram 3 gadus, un es esmu redzējis dīvainas lietas. So, bet nekas tāds dzīvībai bīstams, vienkārši ir šādas tādas lietas, kur es redzu, ka kāds varbūt nav veicis pareizi inspekciju. Ir reiz, ka tas var beigties slikti, bet parasti, ko es esmu pamanījis, ir tas, kas ir kaut kas tiešām kritisks, parasti tas problēmas neredz. Parasti. So, šādas stangas, tas ir ļoti speciāls, bet man liekas, lētākais, ko var dabūt Amazonā, ir $20. So, šīs man ir nedaudz dārgākas ap $100, jo šīs var... Snap-on? Aha, Snap-on. Snap-on maksā $350. Jā. Tu negribi no Tīmo, jā, bet šīs man ir bijušas jau 2-3 gadus. Un šīs? Amerikā. Kura firma? Šis ir Ares. Jā. Harbor Freight Headquarters. Nē, Harbor Freight lūdzu nevajag, jā. Nepriekš aviācijas. Un, bet iedomājamies, ka mēs lidojam lidmašīnā, kas lido ļoti ilgi pāri okeānam. Tas ir 8 stundas, 12 stundas, varbūt kāds lido uz Austrāliju, 12, 13 stundas. Iedomājamies, visu laiku kaut kas vibrē un lēnām nāk vaļā. Mēs to negribam. So, tāpēc ir... Jā. Visu laiku kaut kas kustās, mēs to negribam. Tas arī, jā, thermal expansion. Iedomājies, cik ātri tas skrūvs izkrīt tā kā no krēsla. Jā. Un kādam ir bijis tā, ka jūs sēžat krēslā un viņš sāk kratīties? Vai kāds galds, kas sāk kustēties ar laiku? Tas notiek, un tāpēc ir aviācijā patiesībā katrs uzgriezums, katra detaļa ir vismaz kaut kāda drošība tam klāt, lai kaut kas nenotiek. Dažreiz 2 vai 3 pat vienlaicīgi es esmu redzējis. Vai šis standarts, tas nāk no Amerikas aviācijas vai no Amerikas jūrniekiem? Kā šis standarts tiek ievērots? Šis sākās no aviācijas. Jūrniekiem? Militārie. Militāro aviāciju. Jo patiesībā pat šis detaļas numurs šim ir MS, Military Standard. Un mēs vienmēr izmantojam, katra detaļa aviācijā ir certificēta un ļoti dārga. Es aizmirsu paņemt, bet man bija nedaudz, apmēram mēnesi atpakaļ bija gadījums, es taisīju vaļā vienu skrūvi un viņi iesprūda. Gadās varbūt kaut kas ar vītni nebija kārtībā. Un beigās es viņu tur cīnos, es tur pūšu to penetrating fluid virsū, vēl visu kaut ko, un viņi nenāk un nolūza. Un es pastos, parasts skrūve, stainless steel skrūve, nerūsējušies tērauds. Nekas īpašs, vai ne? Es pastos detaļu katalogā, cik tā maksā. $1,800 pa vienu skrūvi. Pa vienu skrūvi. Jā. Vai kāds var uzminēt, cik maksā lidmašīnas sēdeklis? Ādas sēdeklis. Piemēram, iedomājamies premium economy sēdeklis vai kaut kas tam līdzīgs. Vairāk. Vismaz 30,000. Jā, tā cena ir tāda, tāpēc, ka
tam sēdeklim jābūt ugunsdrošam kaut kādu laiku. So, tas viss ir certifikācija. Manā kompānijā Battle Creekā Duncan Aviation mums ir speciāla laboratorija, kur mēs dedzinām krēslus, lai pārbaudītu, cik tas ir, cik ilgi viņi to izturēt. Lai tas lidmašīnas īpašnieks var dabūt savu certifikāciju un zināt, ka viņš droši lido. Tu domā, ka tādu centru varētu uztaisīt tādu aparātu, ka tur vēl pirmdienas Ventilējamie sēdekļi. Bet tas ir jāsaprot, varbūt es esmu redzējis dažas sketčī lietas šeit un tur. Bet patiesībā es gribu jūs paliecināt, ka ja mēs lidojam ar zinām avio kompāniju, ar labu drošības vēsturi, mums nav par ko uztraukties, jo katrai lietai ir šāda veida drošība vai cita veida drošība, bet vienmēr ir kaut kāda drošība, par to ir padomāts. Un parasti mehāniķiem tas darbs ir ļoti strikts. Piemēram, man ir dažas lietas, ko es daru, mums ir 3 inspektori uz vienu lietu. Es esmu pirmais inspektors, es savu darbu esmu izdarījis, es, piemēram, uzlieku uz spārnu detaļu. Es pastos, tā ir ļoti svarīga detaļa, es pastos, vai es tiešām visus pareizi izdarījis pēc maintenance manual, ka viss ir pareizi pievilkts pēc the correct torque. Un tad man nāk viens inspektors pārbaudīt, un tad nāk vēl viens inspektors pārbaudīt, kas ir vēl speciāls inspektors. Piemēram, kad Boeing ražo lidmašīnu, jet, Jā. vismaz katru darba stādījum ir vismaz 3 pārbaudas. Vismaz 2 vai 3 pārbaudas. Un vienmēr pēc tam ir, ja kaut kas tiešām liels ir darīts lidmašīnai, būs testa lidojums. Bez pasažieriem, bez neviena cita, tikai piloti. Vai kādam ir kādi jautājumi? Vēl? Jā, lūdzu. Jāni, kā tu ieinteresējies šī amatā, šī darbībā? Es biju jauns, man bija apmēram 6. Jaunāks. Jā, man jau ceļsā, bet es biju jaunāks. Man bija 6 vai 7 gadi. Manam kaimiņam bija datorā ieinstalēts simulators. Jā, es to pamēģināju, man interesēja, bet tas jau bija tāds, es biju ļoti maziņš un tā. Un tad es devos, protams, pirmajā lidojumā, un tad jau man jāc, wow, ok, šis jau ir krūti, šis jau ir labi. Un es atceros, ka es kāpu ārā no lidmašīnas, tas bija Londonā. Es kāpu ārā no lidmašīnas, un viņam ir durvis uz kabīnu vaļā. Un es pastos iekšā, un es, wow! Tur slēdzīšu, visādi slēdzīšu ekrāni, man tas likās ļoti forši. Un es izdomāju, ka jā, tas ir tas, ko es gribu darīt. Es gribu spaidīt podziņas 30,000 pēdu augstumā. Tev patīk logas gaisā, jā? O, jā. Jā, vēl tu vēl, tev ir, tavā nākotnē, tu vēl gribi būt par pilotu arī, vai vēl? Jā, es gribu būt par pilotu, es uz to šobrīd strādāju. Man drīz būs pirmais solo lidojums. Tu pats viss tās skrūves pievilks pirms tu... Labums tāds, ka par cik es šo lietu ļoti labi pārzinu, labums tāds, ka man tā priekšlidojuma inspekcija, es ļoti daudz ko redzu. Man tas tik ātri aiziet, man atteikti paskaties uz to lidmašīnu, es jau redzu, ka kaut kas tur būs. Jā, es varu padot par riņķi. Šo es nepadošu, viņš ir smags. Stāstīt par tavu pirmām lidmašīnām, tev viens vārds bija, ko es nesapratu. Pēc 26 gadiem varētu mums un tās nāca reaktīvas lidmašīnas. Jā, jet. Ko tas nozīmē? Jet engine, turbīns. Kāpēc reaktīvi? Tas ir latviešu tulkojums vārdam turbīnu zinējam. Jet engine skās reaktīvais zinēji. Kas tur reaģē, es nezinu, bet... Jā. Jā? Es ļoti daudz jau jūs pāris faktu minēju tavā lekcijā par drošību, par visu pasauli, ka šitāda veida aplikācija, lai nodrošinātu skrūves, ir lietots pa visu pasauli. Ir lietots pa visu pasauli, jo tas ir lidmašīnas specifisks. Katra lidmašīna nāk ar apmācību, ar instrukciju.
kur ir obligāti jāsako mehāniķim. Tu nevari strādāt no galvas. Tu nevari atcerēties, kas ir jādara. So tā kā es lidošu ar China Southern Airways Jā. nākamā nedēļa, un vai viņiem tās specifikācijas... Nē, man ir cits jautājums. Tas jautājums ir, vai viņi seko specifikācijām? Jā, jo tas ir starptautisks standarts, ka tev ir jāsako šī te specifiskai instrukcijai, kā katra skrūve ir jāieliek, kā jāpieskrūvē, kā jāpievelk. Tur ir pat svarīgi, kurā virzienā tā ir ielikt. So varbūt kaut kas vibrē un nokrīt nost uzgriezens. Tā nevar izkrist ārā, tāpēc, ka viņi ir ielikt pareizi. Ja viņi būtu ielikt otrām kājām gaisā, viņi izkrīt ārā un beidzās. Es domāju, Imants, ko viņš prasa ir, vai katrā zemē, kur tās lidmašīnas būvē, vai viņiem ir tās pašas, tās iespējumi. Nevis tikai, kur viņi būvē, bet kur viņam ir maintenance. Jā, jā. Jā. Piemēram, Krievijā, vai viņiem tāda pašas, kas... Pa Krieviju es nezinu. Pa Krieviju es nezinu. Bet katram kontinentam, katram reģionam ir sava aviācijas aģentūra, kur strikti regulē, ka šīm te lietām ir jābūt ievērotām. Un es zinu to, ka, piemēram, China Southern Airlines, es zinu, ka viņi to darīs. Es zinu, ka viņi to darīs, tāpēc, ka viņiem nav cits izvēles. Kāpēc viņas nedrīkst nolaisties citādi? Kāpēc seks nedrīkst? To visu uzrauga starptautiskā aviācijas aģentūra. Civilā aviācijas aģentūra, kas darbojas pa visu pasauli, uzrauga un stāda noteikumus, ka tev ir jābūt lidmašīnai konkrētā drošības līmenī, ja tu gribi lidot uz citām valstīm. Es redzēju vienu YouTube, who knows if... Oh, yeah, right. Tur bija kaut kāda lidmašīna, ko Ķīna bija uzbūvējusi, that Jā. wasn't allowed outside of China. Tikai varēja Ķīnā, because no other airport would accept it because the standards... Jā. Varbūt dažs... Kāpēc tu neredz daudz Jā. Varbūt dažas no tām lietām ir vairāk politiski iemeslu dēļ, bet arī daudz, kas tiešām Krievu lidmašīnas un varbūt arī ķīniešu lidmašīnas neatbilst drošības standartiem, ko uzskata civilās aviācijas aģentūra par labiem. Un tāpēc viņi negrib uzņemt to ķīniešu lidmašīnu citā valstī. Vai mēs jau arī Amerikā negribam, vai Latvijā, Amerikā, Eiropā, jebkur mēs negribam, lai kaut kāda ķīniešu lidmašīna lido un tagad uzkrīt mums uz galvas. Well, tā ir. Tas izklausās bīstam, bet tā ir. Jā. tāds kutelīgs jautājums. Vai tu esi vairāk tāds Boeing vai Airbus cilvēks? Es šis saruna nebeigsies. Vēl, man vienmēr patīk teikt tā. Boeing lidmašīna, ar Boeing lidmašīnu lido pilots. Pilots to kontrolē. Airbus kontrolē pilotu. Pilots kontrolē Boeing, bet Airbus kontrolē pilotu. Tur ir daudz drošības. Airbusam, jā, Airbus ir drošs. Bet tomēr pat drošākā lidmašīna pasaulē ir Boeings. Man bija draudzenes gadus atpakaļ, kurā vīrs bija pilots. Viņš liels Amerikas lidfirma. Un es viņai tieši prasīju, vai šī pēdējos 80. gados ir ļoti daudz kokaīna un visādi šraukas. Viņa man teica tā, es teicu, tev nekad nav jābēdā par to, ka tā lidmašīna paceļās vai ka viņi nolaižās. That's all by wire. But you gotta worry about it when they're up in the air. Those motherfuckers are high. But it doesn't stick to the taisnība, bet tādīs dienās viņi nepārbaudīja. Lūdzu. Jā, pēdējā laikā ir daudz dzirdēts par high turbulence, tā kā
kad tā Jā. mašīnām sāk plakt gaisā. Jā. Vai, kad ir extreme turbulence, vai ir pieprasība to lidmašīnu pārbaudīt pēc tam, kad nolaižās? Jā. Vienkārši izprast to drošības situāciju pēc tam? So, ir noteikts standarts katram lidmašīnas ražotājam, kas skaitās stipra turbulence. Ja turbulence ir pietiekami stipra un pārsniedz to atļauto daudzumu, tad lidmašīna iet inspekcijā. Ir jātaisa inspekcija obligāti. Bet šis nav vienīgais gadījums, kad jātaisa inspekcija. Tur varbūt tu izlidot cauri vulkāniskiem putekļiem, tu varbūt pārāk spēcīgi nosēdies. Tur ir vairāk varianti, kāpēc tev būtu jātaisa inspekcija. Un turbulence ir viena no tiem Kas to nosaka? lidmašīnas ražotājs, inženieri. Viņi izdomā, kas ir. Tu nolaižās. Kas pasaka viņiem, kad mēs... Mūsu lidmašīnas ir ļoti datorizētas, un viņi saprot, ar kādu spiedienu tu nosēdies. Bet tajā pašā laikā arī pilotam ir jāpasaka, ja pilots uzskata, ka lidojuma nosēšanās ir bijusi pārāk spēcīga, tas ir jāpasaka, lai var veikt inspekciju, un turpmāk lidojumi būtu droši. But there was delay in San Francisco. Jā. Those room machine for punching and that can deliver nowadays to everyone in fact that wants to cut it turbulent. So it's got this for war all the time. It's fine. O, jā. Es pieņemu, ka mēs neviens neesam piedzīvojuši to extreme turbulence. Pat es neesmu. No illusion that Tie spāni, es pateikšu tā, gan turbulence, gan lidmašīna var izturēt vairāk turbulence, nekā mēs cilvēki varam. Ir bijuši gadījumi, ir bijuši testi, piemēram, Boeing rūpnīcā ir pieejams video, kur viņi to spāni uzlok gandrīz 90 grādos pirms tas pārlūst. Jā. Jāni, vai paldies, tu paskaidroji šitos skrūves. Skrūves drošības aplikācija, vai tu pazīsti citu, kur viņi lieto, nevis tikai aviācija? Es esmu redzējis, ka kaut ko līdzīgi lieto motocikliem uz bremzēm. Mašīnās... Jā. Es patiesībā mašīnās neesmu redzējis vēl nevienu reizi. Diesel injection systems cut the diesel. Jā, varbūt. Toyota Skyline cut. Jā, varbūt. Patiesībā, es domāju, ka katrā industrijā ir kāds gadījums, kur to izmanto. Jo ļoti daudz kas kustās, vibrē. Jā. Pastāst īsumā par tavu ceļu no skolēnu Latvijā. Tu esi arī, protams, diezgan daudz par šo zinu. Jā. Bija ļoti interesanti, tā kā caur visu Covid, kā viss tas apgājas, tavs plāns, un tad tu kļuvi Amerikā, vienkārši, lai visi zina, kā vispār tu kļuvi Westerns universitātē, un drusku pat īsumā par to stāstu. Vēl es sāku Latvijā, Covid sākās, kad es jau gāju vidusskolā. Es mācījos Rīgā ģimnāzijā, un tikko sākās Covid manā pēdējā gadā. Man nebija normāls izlaidums. Man visi eksāmeni un visas klases tūlīt bija online. Un Latvijas universitātē es mācījos Rīgas Tehniskajā universitātē, aviāciju, pirmos 2 gadus. Un, jā, mums notika klātienē, bet daudz kas arī bija attālināti, un tā kvalitāte varbūt nebija tik labi, cik gribētos vienmēr. Un bija vēl Covid laiks, bet man ģimene un es ieguvām zaļās kartes. Un es izdomāju, ka mēs tad izmantosim šo iespēju, mācīsimies Amerikā. Es pazinu Dāvis ļoti man palīdzēja arī ar dažādu informāciju priekš Amerikas universitātēm. Un ko līdz es dabūju savu zaļo karti, mēs uzreiz vācāmies uz Ameriku. Tā bija vasara. Un es izdomāju, ka es ar tevi vairs nemācīšos, es mācīšos Westernā. Kā tu to izdarīji?
Es ļoti vienkārši. Man Kalniņi, Jānis un Ruta Kalniņi dzīvo ziemeļos. Un pat par cik viņi dzīvo Mičiganā, viņi mums varēja palīdzēt to pirmo gadu. Un man bija jāmeklē universitāti. Un tā sagadījās, ka tieši Rietumu Mičigans universitāte ir ar ļoti labu cenu, ļoti labā vietā, ar ļoti labu programmu. Ļoti labu programmu. Un es sāku mācīties Westernā, es atceros man pirmo dienu. Es nezināju, ko domāt, es nezināju, kā justies. Viss ir citādāks, es esmu citā valstī, es nevienu nepazīstu. Un tad es satiku Stefanu. Ļoti nejauši. Jo mēs ievācāmies dormā, mums bija aviācijas dorma. Un mēs sagadījāmies, ka mēs vienā stāvā dzīvojam. Es sēžu savā tajā dormitorijā, savā istabā, un es dzirdu, man kāds klauvē pie durvīm. Es domāju, ko kādam vajag? Es attaisu durvis, un tur Stefans. Latviski. Sveiki, man sauc Stefans. Like, wait, what? Ko? Es saku, jā, es redzēju, ka tev pie durvīm rakstīts, mums bija tāds informācijas kartītes lapiņas, kur tu var uzrakstīt, no kurienes tu esi, un es uzrakstīju, ka es esmu no Latvijas. Un Stefans to ieraudzīja, viņš saka, wait a minute. Un patiesībā tā es arī kļuvu par uztikāns ar Stefanu un Marku. Tātad paldies. Un tad es nomācu, man sanāca tā, ka es pazaudēju ļoti lielu progresu no Rīgas Tehniskās universitātes. Un jā, es varbūt mācījos ilgāk, bet es tomēr dabūju vienu semestru nost šogad. Jo man kaut kāda kredīta tomēr pārgāja uz Ameriku. Tikai vienu semestru vērtībā. Bet tas vienalga ir labi. Un patiesībā es nenožēloju nevienu minūti, nevienu gadu, ko es pavadīju šeit Westernas universitātē. Ļoti patīkama universitāte. Ar ļoti labu programmu. Wow.